Tad šodien mēs pastrādāsim ar datu struktūru, kas skatās šādi. Mums ir divas mapītes, gandrīz visi dati, kurā ir sākotnējie dati iekšā, kuriem mēs sāksim darboties. Un tad ir vēl mapīte, tagad točno visi dati, kurā vēl ir papildus vērtības, kas mums būtu pēc tam jāieliek iekšā. Kā mēs darbosimies šī labordarba ietvaros? Tātad, lai viss strādātu pēc iespējas vienkāršāk, tad jūs savā datorā izarhivējat to arhīvu dati 6, un šeit blakus šīm divām mapītēm izveidojat savu Excelīti, kurā jūs tad veiksiet visu apkopošanu. Tad, kā jūs to darat ar jūsu darīšanu? Vai nu mēs varam vaļā Exceli, vai ar labo klikšķi New uztaisam savu Exceli. Jebkurā gadījumā Excelim ir jābūt lūk šādi izvietotam blakus tām mapītēm, kurās notiksies visas darbības. Šādi. Okay, tad mans darbs, tas būs mūsu Excels, kurā mēs darbosimies, kurā mēs apkoposim visus avotus, izveidosim visus queryjus un beigās arī veiksim mūsu analīzi. Tad jānodot ir tikai šis fails. Ortusā neko citu nodot nevajag. Ja? Ar pivotiem. Laboratorijas darbā es skatīšos query struktūru, bet pats galvenais būs atkal pivoti arī, cik radoši jūs spēsiet izpildīt ceturto uzdevumu, analizēsiet datus ar pivotu patstāvīgi ar savām atskaitēm un tā, kā jūs redzat to rezultātu, kuru attēlo tabulas. Labi, tad sāksim mēs ar to, kad pamēģināsim salikt vienā kaudzē visus Exceļus. Tas ir kaut kas jauns, ko mēs līdz šim vēl neesam darījuši. Lūk, šeit mums ir 5 Exceļi dati, 1, 2, 2 un tā tālāk. Tagad mēs pamēģināsim šo visu salikt vienā. Tad mēs ejam uz data izvēlni, New Query from File from Folder. Tā ir mapīte, kurā viss ir. Tālāk parādās parastais lodziņš, pēc kura mums būtu jāatrod ceļš līdz mūsu mapītei. Manā gadījumā viņš bija tas mapīte downloads, dati 10, mapīte gandrīz visi dati. Dati 10, tas ir mans čakars, tā kā tur nepārdzīvojam, var to pārsaukt. Mums ir jātiek līdz gandrīz visi dati. Es gribēju pa solītim tagad parādīt, kas notiksies, ja jūs paņemsiet uzreiz dati 10. Kas arī ir viens no variantiem. Jūs varat paņemt dati 10 un nospiest OK, un kā rezultātu jūs redzēsiet lūk šādu darbību. Kā queries, lūdzu paskatāmies, izvelk ārā visus failus no visām mapēm. Šeit parādās gan faili no mapes visi dati, un tagad točno visi dati. Ja? Tad jūs varat izmantot vienu vai otru paņēmienu. Varbūt šajā nedēļā mēs vēl neskatīsimies to kopējo soli, izdarīsim to nākamā nedēļa. Vienkārši gribētu jums to vizualizēt, ka tas ir iespējams. Ja, īstenībā šodien pilnīgi pietiek ar to, ka jūs paņemsiet ne tas, downloads, gandrīz visu dati. Okay. Ja, un nonākam, lūk, štik tālu, tas, ko mēs šeit redzam, tie ir mūsu faili no mapītes, tad ielādēt mēs viņus vēl nevaram, nospiežam edit un skatāmies, kas tur notiekās. Ja? Tad šo lietu mēs jau esam redzējuši, kādas ir mūsu nākamās darbības. Tad mēs zinām, ka šo lietu mēs varētu pafiltrēt. Ja? Un atkal izmantot gatavos filtrus es tomēr neieteiktu, jo tas atkarīgs, kā queries to ieraksta, un ņemot vērā to, ka queries updatojās katru reizi, kad updato Office, jūs varat arī nepamanīt brīdi, kad viņi nomainīs veidu, kā darbojās šie filtri. Tāpēc es ieteiktu šajā gadījumā lietot equals, jo šeit nav citu variantu, kā pierakstīt. Šajā gadījumā tas ir XLSX. Mēs gribētu atlasīt šādu lietu. Mēs vēl pieksim klāt pārbaudi, vai nosaukumi sākas ar dati.
atvārdiņu dati. Tas būtu nepieciešams, lai pārliecinātos, ka es turpmāk darbošos tikai tiem failiem, kuri man ir vajadzīgi. Ja tur gadījumā vēl kādu citu Excel failu iemetīs šajā mapē. Tad es aiziešu uz name kolonas filtriem, text filters, begins with, un izpildīšu darbību. Uzrakstīšu šeit, ka tas ir equal, begins with dati. Ja? Un tas būs pietiekami. Tas neko nemainīs man pagaidām, bet ja manā mapē parādās liekie Excel faili, kuri nesākas ar tekstu gabulu dati, tad tie tiks ignorēti, kas arī ir labi. Tad nākamais solis ir tāds pats kā tekstam, ir remove other columns, mēs paliekam tikai ar šo pa virsmu, un tagad, skatoties, kāda jums ir versija queryiem, jums ir jādara viens vai otrs. Jūs varat, ja jums ir visjaunākais updates, jūs varat nospiest uz šo lietiņu, un queries apvienos jums. Apvienos jums visus Exceļus vienā lielā tabulā, kā mēs to redzam šeit. Ja jums ir vecāks queries, tad jums šī opcija nedarbosies, un viņš jums neļaus neko izdarīt. Un es jums gribētu parādīt to risinājumu pie vecā gadījuma. Ja? Ko darīt, ja viņš nevar atvērt Exceļus automātiski? Kādus soļus mēs varam tad izpildīt, lai panāktu to pašu rezultātu? Ja jums paveicās un viss no pirmās reizes nostrādāja, apsveicu, pretējā gadījumā mums ir jāizpilda vēl pāris darbības, kuras nav tik briesmīgas. Delete. Tad pirmais, ko mēs šeit izdarīsim, šajā solī es gribētu, lai mēs saprastu to, kad šeit iekšā mums slēpjās faili. Zem vārdiņa binary mums ir veselie faili, kuros ir daudz kas. Atšķirībā no teksta faila, kur viss ir vienkārši, kur ir vienkārši nosaukums, veidošanas datums un saturs, tad Excelī ir daudz vairāk informācijas. Tur ir krāsas, tur ir šūnas, tur ir elementi dažādi, tabulas, darba lapas, tie name field nosauktās šūnas, jebkas. Tāpēc tas saturs ir sarežģītāks. Un izdabūt to ārā arī ir sarežģītāk. Kā to būtu jāizdara? Manuāli. Tad mēs ejam uz add column un sameklējam podziņu custom column šeit. Kas tā ir par vidi? Tā ir vide, kurā mēs varam veidot savas funkcijas, kuras kaut ko papildus dara ar mūsu datiem. Kaut ko, ko mēs nevaram atrast izvēlnēs. Funkcijas, diemžēl, neizskatās tik līdzīgas, kā tas ir Excelī, tāpēc tās ir jāmācās atsevišķi, bet jūs to vienmēr varat darīt pa ceļam. Ja jums rodās problēma, jūs varat atrast jums vajadzīgo funkciju. Paldies Dievam, to nav parāk daudz. Kur tās meklēt? Funkcijas atrodas uzreiz šajā logā apakšā. Lūk, ir links uz Learn about Power Query Formulas. Jums jābūt pieslēgtiem internetā, lai varētu izmantot šo linku, jo tas atver Microsoft mājaslapu, helpu, kurā ir vispārēja informācija par queryiem, un pa vidu lapai ir šāds links Power Query Formulas Category. Ja? Tad nospiežam šo, un jūs tiekat līdz bibliotekai, kurā ir funkciju apraksti. Un tālāk, skatoties, kādu uzdevumu jūs gribat atrisināt, jūs redzēsiet, kad tur pietiekami vienkārši meklēt pēc saraksta. Manā gadījumā es jau zinu, kādu funkciju man vajag. Tad man ir vajadzīga kolona, kuru es saukšu get data. Un šīs kolonas funkcija izskatīsies šādi. Excel.workbook. Kas ir svarīgi Power Query formulām? Jums ir tās ir case sensitive, tad burtu izmēram ir nozīme. Jums ir jāraksta Excel ar lielo burtu, Workbook ar lielo burtu, ja jūs to gribat. Tālāk, ko dara šī funkcija? Šī funkcija aiziet uz katru binary failu, un no tā dabū ārā visu, kas ir iekšā, ja tās ir Excel. Tad jūs būtībā pasakat, ka šis binary files ir Excel, un tāpēc tagad tu zini, ko ar to darīt. Nospiežot podziņu OK, mēs tiekam līdz jaunai kolonai.
Ko es jums gribētu parādīt šajā kolonā? Kāpēc tā mums ir svarīga mācību nolūkos? Tāpēc, ka tā satur tabuli iekšā. Tabula ir vēl viens datu tips, kas varētu glabāties queryjā. Tas nozīmē, ka šeit vienā šūnā ir vairākas kolonas, un tajās kolonās ir vairākas rindas. Vienā šūnā tas slēpjas, un visbiežāk, kad jums ir table mainīgais, tad jums arī ir šāda piktogramiņa, kas saucās expand. Jūs varat atvērt savas tabulas. Un, ja visas tabulas šajā kolonā ir vienādas pēc struktūras, tās pašas kolonas, rindu skaits var būt dažāds, bet galvenais, ka kolonas ir vienādas, tad expand darbība skaisti visu apkopos vienā lielā tabulā beigās. Tad nospiežot šo podziņu, jūs tiekat līdz šādam sarakstam, kādas tad ir kolonas table mainīgajā, un pēc Excel workbook funkcijas jūs iegūstat kolonu name, data, item, kind un hidden. Vēl pie expand podziņas gribētu parunāt par šādu lietu kā šo ķeksīti. Šis ķeksīts dot mums iespēju izmantot šo nosaukumu turpmāk. Visbiežāk mums to nevajag, tāpēc es to izņemšu ārā. Es gribu, lai man būtu tikai šie nosaukumi name, data, item, kind un hidden. Nospiežam OK, un lūk ir kā rezultāts. Ja jūs mājās testēsiet ar citiem Excel failiem, jūs redzēsiet, ka viss atkarīgs no failiem pašiem. Piemēram, mūsu pirmā rinda sastāv no viena faila, un šajā failā ir tikai viena darba lapa ar nosaukumu sheet 1. Tā nav paslēpta, un tajā darba lapā ir kaut kādi dati, par ko norāda vēl viens table mainīgais. Tajā lapā ir dati, kuri tiek sagrupēti tabulās. Lūk, būtībā viss. Tā kā katrs no failiem sastāv tikai no vienas lapas, mēs redzam šeit arī atskaiti tikai par vienu lapu. Ja gadījumā tur būtu vairākas lapas, tad vienam failam būtu vairākas lapas, un mēs redzētu vairāk rindu. Tad no visa šī, acīm redzam, man interesē tikai mani dati. Mēs nospiežam to pašu move other columns, un tagad mēs strādājam tikai ar to, kas ir palicis pāri no tiem Exceliem. Un atkal mums ir podziņa expand, pavarot vaļā, kuru mēs redzam lūk šādu sarakstu, kad šeit ir 5 kolonas. Īstenībā šie nosaukumi nāk tikai no pirmās tabulas, un mēs ceram, ka katrā nākamā tabula arī satur 5 kolonas, un ja tā nesatur tās kolonas, tad tās tiks ignorētas. Jo viss tiks pildināts pie pirmās kolonas virsrakstiem, pie pirmās tabulas virsrakstiem šeit. Tad nākamā darbība OK darbojas tikai tad, ja jūs esat pārliecināti, katrā nākamajā rindā ir tāda pati tabula ar tādu pašu struktūru. Rindas varētu būt dažādas, bet kolonu nosaukumiem ir jābūt vienādiem. Un nospiežot OK, mēs nonākam līdz šādam gadījumam, ko mēs esam redzējuši pagājušajā nedēļā, kad jums ir 5 Excel faili salikti viens zem otra, un nākamās darbības visiem ir zināmas. First row as headers, tiekam vaļā no vēl 4 atkārtojumiem, kas mums ir šajā tabulā, un viss ir gatavs. Tas būtu labi. Man vēl gribētos vēl vienu tomēr parādīt jums pieeju. Tad es šo soli izdzēsīšu. Un šajā brīdī, kad mēs vēl esam pie data, es uztaisīšu vienu savu kolonu. Un viņa man sauksies with headers. Un ideja šeit ir kāda. Es gribētu pateikt, ka katrā no tabulām kuras es redzu, pirmā rinda ir kolonas virsraksti. Tad katrā no šīm tabulām tiks pārlabota tādā veidā, ka pirmā rinda kļūs par virsrakstiem. Nospiež OK. Tas it kā neko nemaina vizuāli, ja, bet ja mēs paskatīsimies uz
expand podziņu, tad tagad tā redz visas kolonas, kuras mums ir, un nospiežot OK, es iegūstu kopējo skatu, kurā iekšā vairs nav nevajadzīgo teksta gabalu. Šeit ir tikai 4 reģioni, un vairs nav nekā lieka. Nu, un tad es varu turpināt darbu pie šī queryja, tā kā man tas ir vajadzīgs tālāk. Tā, nu tagad izdariet visu parastās lietiņas, kas būtu jāizdara ar šo queryju, un saglabājiet viņu kā saiti.